Čaurājam. Steidzāmies, kā ātri varējām. Tu laikam arī. Jā, sāku steigties. Varbūt nedaudz pāti sāku steigties. Vajadzēja vēl tā kā lēnāk to piegājienu, bet nezinu, tāds jau tas rallijs. Gribās jau arī iedot to gāzi. Un nebija jau tā, ka mega rupja kļūda, bet tāda drusku. Mēs jau smējāmies. Ātrums bija ok, līkums bija bišķi pasu, bet neveiksmīgi iekārās aizmugurējais ritenis grāvītī un tad jau tur viss pārējais. Bet viss ok, maz damage, bet vienkārši mēs bijām dziļi grāvī, atspiedušies pret koku un nevarējām tikt ārā. Jā, un es skatījos, ka bija mājaslapā ielikts, ka jūs esat galīgi rollover, bet tā jau gluži nebija. Nē, vispār nebija, un es arī palūdzu nomainīt, jo cilvēki, paseko jau cilvēki, uzreiz zvana, vispār nekā vai viss skatījos. Nē, viss ok, mēs grāvīti ieslīdējām. Jā. Bet, jā, tā gadās. Un kā līdz tam? Bija forši, jā. Pirmo rīta dopiņa tā vidēji sagāja, man tur bija, es kaut ko nesaslēdzu startā. Bišķi izsitos no ritma, otrais jau bija ļoti labi. Tiešām priecīgs esmu par rezultātu, tā bija pirmā Vecpils. Un šī jau tagad es tikko bišķi izskaidru cauri onboardam, baigi jau bija ieskrējies īstenībā. Jau sajūtas bija kaut kādas atgriezušās un laikam gribēju mazliet uzlaist pātri, nekā varbūt vēl vajadzēja. Šis bija Vecpils dabs, kurā šis atgadījās? Tebrā, tas bija sanāk 5. ātrumposmā. Ok, sapratu. Es domāju, man flashbacks no tā, kā Brendons otro reizi brauc Vecpils dopu un aizgāja ar mūsu toitiņu VRC laikā. Arī otro reizi, bet Tebrē. Jā, ok, skaidrs. Un tagad tās sajūtas ir kādas, paņem pauzi vai dodiet gāzt vēl? Nē, tagad ir tā, ka gribās vēl, jo nesanācos kilometrus sabraukt, un tagad ir tā, ka, vai čaļi varam sataisīt, taisam augšā un jādod tālāk. Un kāda tev, tur tā skāda nav baigi lielā? Tūlīt redzēsim, bet es nedomāju, ka mega liela, jā. Jo, tā ar to lampu, ar to stūrīt bišķi pret koku atspiedāmies, tur kaut kas jau būs, bet nevajadzētu būt mega. Ok, un tad mums ir par bonusu vēl visām skaistajām ekipāžām arī tas puteklis nereālais šajā vīkendā. Un kā tas ietekmēja tavu braucienu? Bija jā, puteklis, un es vēl neesmu tik drosmīgs, lai iet cauri viņām. Tam puteklim tā kā diezgan uzbremzēja, lai būtu pat drošo. Tagad skatījos onboard, tajā vietā arī mazliet bija, bet tas noteikti nebija iemesls, noteikti ne. Ok, tad tu ieteiktu varbūt nākamajos šāda tipa rallijos tomēr likt lielāku atstarpi starp braucējiem? Tas jāskatās, vai maršruts ļauj, un tas vienmēr izklausās vieglāk nekā tas ir dabā izdarīt, bet nebija arī traģiski, tā nebija. Ok. Labi, forši. Es ceru, ka jūs drīz atkal startēsiet un varēs sabraukt visus kilometrus, kurus gribējās. Jā, mēs tikko braucam ar busiņā atpakaļ uz traileru bija mašīna, un mans turmens saka, šī pirmā reize, ka mēs braucam busiņā uz service parku atpakaļ. Tagad tā statistika joprojām nav slikta. Jā, bet arī tas ir jāpiedzīvo, lai arī kādā stulbi izklausās, bet viss jādara. Jābūt diezgan atklātiem. Mēs esam sportā, kurā pilnīgi noteikti nevar teikt anglisko to rupjo versiju, bet piedzīvojumi būs. Jā, tas gan. To, ko mēs jums varam apsolīt, to, ka garlaicīgi nebūs. Brālis tevi ļoti slavē. Kā tu pati jūties, kā tev sanāk, kā tu vispār šodien jūties tādā pirmajā lielajā garajā dienā? Laikam tas vakardienas ārprātīgi lielais stress jau ir garām. Brālis man ļoti palīdz. Un jau ar vien komfortablāk es jūtos. Forši tā rallija vide, vai ne? Diezgan džigitīga. Vēl man bija tev jautājums. Droši vien kāds tev to ir prasījis, un tas ir uzrakstīts vairākos rakstos, bet kā tu izdomāji? Jo tā bija tava ideja. Kā tu izdomāji, ka tu gribi šo darīt? Jā, Agata, tā bija mana ideja, bet tas bija daudz un gadus atpakaļ, ka Mārtiņš nebrauc vēl šajā tempā ar šādu tehniku. Un tad es viņu visu laiku kaitināju, jā, ok, nobrauksim kaut ko. Un tad tagad šogad viņš man saka, visi ir jābūt tad un tad uz treniņiem, un tad es saprotu, ka apakaļceļa jau vairāk nav. Ok, viņš tad vienkārši turēja tev pie vārda. Turēja pie vārda, jā. Tu redzi kā? Katrai jokā daļa joka. Jā. Un kā tu esi sagatavojusies nākamajiem 2 ātrumposmiem, jo it kā visas tās garās gruntis, viss tas lielais ātrums ir aiz muguras, bet gadījumā nav tā, ka priekš stūrmaņi šie mazie tehniskie ceļi, kur jābrauc precīzi, ir varbūt pat vēl grūtāk. Jā, noteikti viņi nav vieglāk. Vienīgais tas ir, ka viņi ir daudz īsāki. Uz mazāk laika tev ir jābūt ar to visu 100% koncentrēšanos. Bet tas, ka es teiktu, ka viņi ir daudz vieglāk priekš nolasīšanas, un laikam, ka nē. Okay.
Un tā tava pieredze, kas tev bija jau pirms cik gadiem? 20. Pirms 20 gadiem pieredze, kur tev bija kā stūrmeitu, kopā ar tēti brauci. Viņa tev ir palīdzējusi noteikti taču. Noteikti, jā. Un man bija milzīgs atbalsts gan Renārs, gan Mārtiņš, kas man palīdzēja atsaukt atmiņā visu to, ko es biju aizmirsus un palīdzēja sagatavoties. Bet, ko es varu vienu teikt, kad es braucu ar tēti, es, protams, biju jaunāka, dullāka, man bija mazāk baila, tagad drusciņ pieaugušāka. Baiļu tas levels bija daudz augstāks. Okay. Un, skatāmies tā, darīsim mēs to vēlreiz? Es domāju, ka tā vēlreiz nobraukt šādu mājas ralliju ar brāli, jā, to es varētu. Es ļoti ceru, ka tev izdosies. Paldies. Un es arī ļoti ceru, lai mums būs ļoti, ļoti labi nākamie 2 dopingi, un jūs būtu tik priecīgi un dzersim šāmpi pēc tam. Obligāti. Attiecības ar māsu savādākas tagad būs? Pagaidām uzlabojušās. Pagaidām, kamēr mēs esam tik forši šodien pabraukti, uzlabojušās. Okay. Un tu piekritīsi vēlreiz tādai avantūrai? Ja viņi man piekritīs, jā, lai gan viņi teica, ka reizi gadā, Kurzemes rallī toču viņi varētu nobraukt. Okay. Jā. Viņi man arī tikko to teica. Un es viņai teicu, ka tu viņu ļoti, ļoti slavē. Es nemānījos. Es galīgi nemānījos. Tiešām priekš tā, cik mēs arī maz bijām sagatavojušies pie tā arī, ka viņi nebija ilgu laiku braukusi un tomēr mašīnas ātras un viss pārējais. Un viņi ļoti labu darbu dara tiešām. Ritīgi forši. Bet tu vispār esi karsts. Tu esi tikko atbraucis no Zviedrijas. Tu esi tā kā normāli iesils, jo, ja mēs skatāmies uz rezultātiem, es, protams, saprotu to, ka Liepāja, tavi ceļi, pazīstama komanda, arī ar šo mašīnu, to es daudz Komanda ļoti labi man ir, jā. Jā, pazīstama, labi. Bet tas, ka tu esi tikko no Zviedrijas, tu domā, ka tas tev palīdz būt tik dikti ātrākam, cik tu esi? Es domāju, ka vispār palīdz, jo tā paskatās, tad pēdējās 4 nedēļas mēs 3 nedēļas esam braukuši rallija sacensībās. Jā, mainījuši mašīnas tur un tam līdzīgi, bet mēs laikam esam bijuši sacensībās. Līdz ar to, jā, iekāpjot vakardien mašīnā, tu visu saproti, tu saproti visu, kas notiek, un tas nav nekas neparasts. Un tā kā tagad gan prasīsies bišķi pārtraukums, bišķi gribēsies atpūsties. Ok, forši. Ko vēl? Nākamie divi dopiņi. Varbūt pat sarežģītāki nekā tie, kas tikko ir aizvadīti? No vienas puses pat jā, labi, kas mums būs fināla ātrumposms, to mēs braucām vakar. Bet jā, tagad 7. posms, kas būs karos, tāds ļoti, ļoti šaurs un tur tāds ļoti piņķerīgs. Un tādos ir bieži vien visādas muļķības vieglāk sastrādāt. Tā kā ir tā ļoti, ļoti precīzi jābrauc, jo tur tiešām brīžiem super šaurs, ka tā knapi visu var redzēt. Jā. Jā, mēs jau nekad nedrīkstam teikt to hop, pirms neesam aizlikuši. Aizlikuši kaut kur tālu. Jā, tālu, jā, tāds ir bijis ceļš. Jā. Forši. Labi, novēlu visu labāko. Tiekamies finišā. Kalvi, mēs kopš vakardienas starta neesam tikušies, līdz ar to daudz, kas ir noticis. Tu varētu šo to pastāstīt? Tas jau tāds ir riepas paņemts nostī. Pārējais viss kārtībā, bet viņas uzliks apakaļ. Nē, izvairies. Vakardien kaut kas notika. Vakardien notika 2 ātrumposmi, bet mums notika tikai 1. Mums tur kaut kāds dačkas sabeidzās. Tā ir vispār tāda, nevis normāla, bet tā gadās šīm mašīnām, ja? Jābūt ir gatavam, teikšu, te uz jebko. Man reiz nodeg viena mašīna, tāpēc zinu, jā. Tāpēc saku, vienmēr tev jābūt gatavam rēķināties ar jebko. Okay. Tā ir pasākuma. Vajag labi, kad pie tu pārtrauc ļoti labi, ka tas notika vakardien. Ja mēs notiktu šodien kaut kur dopa vidū, mums tur dunduru apēst, ne mums būtu līdz ūdens, nekas tāds, mēs nevarētu pasēdēt. Jā. Tā kā. Jā. Nē, tad jau labi, ka tikai tāds sensoriņš. Ņemot vērā visu kaut ko, kas var notikt, tad tas ir tāds sīkums. Jā, tik cik nevar nobraukt visi atvēlētos kilometrus un viss. Jā, šis ātrumposms, es ceru, ka mēs viņu tagad dabūsim izbaudīt. Tu jau kā šovmens, tu šitos māki braukt. Jā, tāpēc jau vakar gribējās viņu uzlaist. Bet tagad ir atkal tāds labi iezīme šajā visā. Ja mēs brauktu tā, kā būtu braukuši, tad vakardien varbūt viņš jābrauc tur taisni un tā smuki, lai tas chronometrs rāda pēc iespējas mazāk. Ar šodien? Fun. Jā, tur bišķi platāk un tā. Labi, un kā tev visi garie šīs dienas ātrumposmi? Jāsaka tā, bišķi jātaisnojās, ka nebija izdarījis mājas darbu iepriekš, jo reiz mēs beidzamo reizi braucām pa grunti pagājušajā gada sesijas, septembrī, un pa grunti nebijām braukuši. Attiecīgi tagad mums tur garažā visādas pārvākšanās, mājā visādas peripētijas, un tas sanāca atbraukt pat taisno uz ralliju. Nebija notestējis mūsu draugu MRF riepas vēl pirms tam.
Un tad tagad sanāca tā, kā iekāpa mašīnā, tā uzreiz sākās. Un, protams, galva bija pavisam citur vakardien, pirmo ātrumposmu. Visu laiku pārprasīs turmanim, kas te jādara. Viņš arī nevar atkārtot, mēs tur sajukāmies baigi. Okay. Šodien iekustējāmies, jau sākām sajust ritmiņu. Un gribētos teikt, ka tagad otrajā aplī abas tos garos ātrumposmus top 4 laiku uzbraucām Vecpilī ar savu veco mazo mīļo mašīnīti. Tā kā esam diezgan apmierināti. Ne diezgan, bet ļoti apmierināti. Jā, bet runājot par riepām, ar kādām riepām tu esi lielāko dzīves daļu nobraucis? Pireļiem? Ja mēs tā turpinām joku līmeni, tad jā, ar melnām un apaļām. Jā, skaidrs ar pireļiem. Un MRF tas solis, tu jūti atšķirību, ir jāpierod? Būšu pavisam godīgs un objektīvs. Nu, nē, nav jāpierod. Riepa ir laba, viņa ir konkurētspējīga. Man droši vien, kad nav tāda pieredze, lai es pateiktu, kad ir starpības starp vienu vai otru riepu. Varbūt viņi ir, varbūt nav. Es to nejūtu. Lēnāk viņi nav. Ja mēs varam uzbraukt šādus te rezultātus, tas rezultāts par kaut ko liecina. Rallijā tas liecina par visu. Līdz ar to tie fakti. Tikai riepa ir laba, mēs ļoti baudam. Tas ir ļoti forši. Tas ir forši, ka mums ir jauna riepa un viņa ir laba. Jā, tieši tā. Jā. Un vispār diezgan izturīgi. Mēs tomēr Zviedrijā labi ar viņām uzbraucām, gana labi. Jā, pēc ziemas ziemā bija tur kaut kāds niansīts mums tām riepām. Protams, bija arī agresīva apstākļi priekš ziemas rallija un visām riepām bija grūti. Bija diskusijas. Tagad es pat vakardien jau nobraucu pirmo ātrumposmu, pirmo reizi ar MRF riepu skatos. Gandrīz jauna virsū joprojām. Es tā, būšu piesardzīgs. Nebļaušu, zin kā. Šodien no rīta atkal uzlikām jaunas riepiņas, nobraucām pirmos 2 ātrumposmus. Viss kārtībā. Tu brauc ar softiem? Mediumiem? Nevar teikt? Nē, es nezinu. Okay, Melnās apaļās foršās. Es saprotu. Ļoti labs riepas strādā viss. Kāda ir tā brauc? Tu arī tā kā roller brauc ar savu mašīnu, tā kā kārkliņu. Es diezgan esmu saredzis ar viņām. Mēs bijām izskrējuši bišķiņu ārpusē, ārpus valsts robežām, un tur tāda veida pasākumos diezgan sarod ar to automobili. Klausies, mums viņā. Pēdējie 2 ātrumposmi. Es jums novēlu ritīgi izbaudīt. Es redzēju, kas mums uz džemperiem aizmugurē rakstīts. Es varētu uzdāvināt ar džemperi. Es atzīšos, vienīgais, ko es pēdējā laikā redzēju, ir Why You Coming So Fucking Fast. Es tev varētu parādīt, ka Flat Out or Go Home ir tāds nosaukums arī. Un tad tas ir plāns, jā? Jā. Mēs jau vispār braucam. Principā tas plāns vienmēr ir vienāds. Dzīvē plus mīnus, vai tu tā kā dari tā kārtīgi, vai arī tad ej mājās pārdomā, ko atkal citu darīt. To arī es jums novēlu, lai tur nav nekāda stulba šķēršļu un ieprieciniet brīnišķīgo publiku, un tad jau tiekamies pēc tam. Obligāti. Paldies, ka nākat un jautājat. Čau. Beidzot, tu esi Liepājā. Mēs te šausmīgi ilgi gaidījām. Tā nevar būt. Es pāris mēnešus vēl atpakaļ biju. Nē, mēs gaidījām tieši kopš tās pēdējās reizes, kad tu te biji. Bet tu esi ieradies un startēji tikai šodien, jo tu brauc minirālijā ieskaitē. Jā, tā sanāca, kad Bagī var startēt minirālijā, bet es noteikti ticu, ka atgriezīsimies arī rallija sprinta ieskaitē. Tā kā cerams, ka pavisam drīz. Jā, varbūt tu varētu. Tu esi arī miniralliju vai kaut ko uz to pusi braucis ar citādāku veidu mašīnu, nevis Bagiju. Īstenībā nē, es 5 gadi sanāk, es tikai ar Bagiju braucu. Jo es tev gribēju prasīt, vai tu varētu pastāstīt cilvēkiem, kāds ir tas salīdzinājums, kā ir braukt šīs te distances, bet tieši ar Bagiju. Bet tad vienkārši stāsti, kā ir braukt ar Bagiju. Ar Bagiju ir riktīgi forši braukt, tāpēc, kad ir jautri, ir ātri. Man liekas, ka arī skatītāji vienmēr saka, ka mēs esam super atraktīvi. Tā kā, man liekas, tas ir viss, kas vajadzīgs. Un maz viņš ir jāskrūvē. Tā salīdzinoši pret automašīnām. Jā. Viņam nav tik daudz kaut kādas tās vietiņas, kas var tur ielogot kaut kādu sensoriņu un tādas lietas. Viņš normāli vienkārši ņem un brauc. Jā, viņš ir tāds paredzēts kārtīgai, smagai braukšanai. Un es vēl atcerējos, vēl ir super laba lieta, ka mums ir automātiskā pārnesuma kārba. Tā tad nav jāspiež sajūgs. Vispār krūzers pilnīgākais. Bet, Klau, tajā vienā no, es neatceros, kurš no posmiem ir, bet te padās netālu, tur būs diezgan putekļains, un tev, man liekas, tev sānu logu nav. Nē, sānu logu mums šoreiz nav, bet vispār viņi ir. Bet jebkurā gadījumā mēs arī izbraucām jau pirmo ātrumposmu pierakstot, mēs sapratām, ka būs traki putekļi. Labi, ka tepat ir motokrosa veikals. Mēs aizgājām, nopirkām motokrosu vēl brīles, lai nenāk putekļi. Ļoti labi, jo es domāju, ka tas varētu nedaudz sarežģīt visiem manējiem, kuri brauc ar mašīnām, kurām ir visi logi. Jau tie putekļi ritīgi traucēt, es domāju, kā būs tev. Bet tu esi sagatavojies, malacis. Es nebiju sagatavojies, bet mēs aizgājām līdz veikalam. Ātri reaģēt ir praktiski tas pats, kas sagatavoties. Jā, precīzi. Forši, es ceru, ka tev labi ies. Ar cik Bagijiem tev vēl ir jācīnās?
Šodien mēs esam tikai 2. Okay. Tā kā pārējie neatbrauca, bet es domāju, nākotnē mums varēs redzēt vairāk uz startu. Okay. Nu super, to arī es tev novēlu. Braucprātīgi un ātri. Paldies tev! Jautājums. Sēdiet blakus Robertam. Ok, not ok, droši jūties, labi? Bez manis neviena cita nav. Kurš būtu gatavs kaut ko tādu uzņemties, ja? Ok, forši, tātad medaļa lūdzu par drosmi. Un kāds jums ir kopējais vibes parasti tur iekšā? Jūs esat abi 2 tādi, vienkārši braucam pozitīvi, viss kārtībā, vai tu tomēr saglabā visu laiku to stūrmaņu nosvērtību? Katram sava loma šeit, bet vajadzīgs ir ilgs laiks, lai tu varētu kopā padarīt tās lietas. Tas jebkuru veidu attiecībās, arī šeit. Jā, tāda mijiedarbība vajadzīga, ir vajadzīgs ticēt, un ir nepieciešams arī viņam ticēt un klausīt. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, un Klau, es tā esmu redzējusi, patiesībā arī tieši, kad Roberts ir braucis, kad ar bagiju apgāsties. Tas vispār īstenībā ir diezgan izdarāma lieta. Un kā tev ir, kad jūs tā bet savācaties? Katrs ir bijis tādā situācijā. Tur ir vienkārši, to var izdarīt 3 metros, apgāsties un var nobraukt visu gonku neapgāžoties. Tāds risks. Okay. Jūs domājat, riskēsiet šodien? Tramplīni esam pilni. Tā, visi skatāmies, kurā dopiņā ir tramplīns? 2. Pagaidi. 2. metalurgs, jā. Metalurga dopiņā ļoti uzmanīgi vērojam tramplīnu, tāpēc, ka šitie džeki iesa nosiet. Jā, pilni. Jā. Tāpēc arī tās brilles īstenībā vajadzīgs, jo pēc tā tramplīna, kad mēs nākam, mums viss caur šajien ienāk salonā. Ok, super. Labi, ka jūs par to padomājāt. Jā. Maleči. Labi, lai jums viss izdodas. Paldies. Well, yeah, good cap. Well, so far so good, but it's been an interesting event, no? It's been very interesting. Everything is working well, but it's been difficult because of the start position. That's how it is. Yeah. But normally, you don't want to be first on the road on the event like this with so much loose gravel on the top. Yeah. But on this rally, I wish I could be first on the road. Yeah, and it looks like, okay, it has definitely impacted the result and your overall experience because sitting in the dust, not seeing the next corner, it's a risk, it's dangerous, and we're not here for that. We're here to have some fun and enjoy these wonderfully fast roads. Yeah. So we need to calm down. Yeah. So actually, I don't think this is the right moment to calm down, mister. No on the 2 last one, no. But if we cannot see anything, I need to calm down. It's so easy to crash. Yeah. That's your maturity and experience. I can't crash it. Of course, I would prefer if you weren't. Yeah. But it's good that you have this conscious way of thinking and so much experience, and that you know when to back off and see the whole picture. But now you have something like 12 seconds till podium position, and we have 2 more stages to go. And yesterday you showed amazing times in the city stage. So are we looking for proper fight in the last 2 stages? I hope, and I will try everything, I promise you. It's gonna be so fun. Thank you once again for joining our team, and it was a last-minute decision, but it was a very good one, I think. Thank you, and I have to say thank you. Yeah, thank you. Bye. Es jums teikšu tā, man bija ļoti interesanta nedēļas nogale, kurā es uzzināju visu kaut ko, iepazinos ar daudz interesantiem cilvēkiem. Es ceru, ka es uzdevu tādus jautājumus, kuru atbildes jums būs interesanti dzirdēt. Tā kā tiekamies nākamajos rallijos. Atā! Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu – gatavojies negaisam. Sīderāba birzi gāju, nezāriņa nenolāzu. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.